Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas no 13. panta. Tuvojās Jūdu Paskas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzalemi. Viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam, un savīs no virvēm pletni izdzina no tempļa visus, arī aitas un vēršus, un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja: nesiet to visu prom no šejienes, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: dedzība par tavu namu mani aprī. Tad Jūdi viņam jautāja: kādu zīmi tu vari padarīt, tā rīkodamies? Jēzus viņiem teica: sagraujiet šo templi, un 3 dienās es to atkal uzcelšu. Tad Jūdi sacīja: šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcelsi 3 dienās? Bet Jēzus bija runājis par sava ķermeņa templi. Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Āmen. Dievs, svētais gars, palīdzi, ka mēs Kristus vārdus, viņa mācību aizvien saprotam tā, kā viņš to ir sacījis, teicis, lai stiprinātu un vadītu mūs ticībā un dzīvē, jo Dieva vārdi ir mūžīgā taisnība. Āmen. Šodienas ciešanu laika svētdienas senais nosaukums ir okulī, un tas aicina mūs domāt par savu redzi, par skatu, ar kādu mēs uzlūkojam pasauli un sevi. Domāt par mūsu attieksmi, kurai pamatā ir mūsu attiecības ar Dievu. Un šai svētdienai, tāpat kā visam Kristus ciešanu laikam, ir vēl otra nozīme, kas liek izmeklēt sevi un atteikties no ļaunā, kas var būt jau pie mums iemetinājies kā dzīvesveids. Iesākumā mūsu dzīvei ir likti Dieva likumi, ko mēs lasījām Mūzes lasījumā. Un tālāk šeit šis evaņģēlija vārds parādās ar ārkārtīgu asumu un nesamierināmību, kuru parāda kungs ienākot templī. Tā nav otra vaiga pagriešana, tā nav otru svārku vai vienīgo svārku atdošana. Pavisam citāda ir Kristus attieksme. Templis ir jūdu tautas vienīgā svētvieta. Nejauciet, jo sinagogas, par kurām mēs runājām daudz vairāk, ir mācību vietas, kur skan gan šis lasītais Toras likums, gan arī cilvēku mācītais vārds. Lai tuvotos šī evaņģēlija notikuma sapratnē, mums ir jāatceras no lasītā, ka templī viss ir iekārtots, varētu teikt, jūdu cilvēku ērtībai. Atnāc, nopērc dzīvnieku, atbilstoši savai rocībā, kā šeit bija teikts, vai aitu, vai vērsi, vai balodu, un ved tūlīt tālāk priesterim kā savu upura ziedojumu.
Iesākumā gan tika domāts, ka katrs ved un upurē paša audzētu lopiņu, jo patiesa pārdzīvojuma pilns būs tikai savs ziedojums. Tā kā, ja mēs maksājam kaut ko no savas algas, tad tas mums pavisam citādāk izskatās, bet ja izvelk kaut ko no valsts kases, tad mēs to naudu tā nerēķinam. Bet mēs redzam, ka jau tajā laikā var samaksāt par svešu dzīvnieku, pavest to pāris soļus tālāk, un tā tiek apmierināta sava sirdsapziņa, kas prasa izpildīt šos bauslības noteikumus. Un tas arī ir bauslības galvenais klupšanas akmens. Ar laiku tas noved pie ārējas prasību izpildes, bet neizmaina pašu cilvēku. Tas nedarbojas, kā mēs šodien teiktu. Un tie arī izriet pirmais brīdinājums. Arī mēs savā garīgajā dzīvē, savā ticības ceļā varam kādas lietas tik ērti sakārtot un sākt tās pildīt mehāniski, kā vispār pieņemtu tradīciju un nemanot pazaudēt jēgu. Kādēļ pastāv draudze, Kristus baznīca, kādēļ Kristus ir iedibinājis sakramentus. Visāda veida pasākumiem, aktivitātēm jābūt nodalītiem no Kristus dievkalpojumu, jo katra redzamā daļa pielīp daudz ātrāk. Tā ir emocionālāka, tā saprotama, un tādēļ tā ir jādod tikai tik liela vieta, cik tā ir pelnījusi, un jālieto tam, kam tā ir piemērota. Par lieldienām vienmēr mēs atceramies par olām, lai olas kalpo ēšanai un mīlestam, bet lai neaizsedz Kristus augšām celšanās vēsti. Un otrādi, lai cilvēku muļķības dēļ mēs nepārstājam priecāties kopā ar bērniem par krāsotām olām un ēst tās svētku dienās. Visi cilvēciskie cīniņi un strīdi savā starpā par mazsvarīgo mūs ātri aizved prom no galvenā. Tādēļ toreiz pastāvēja templis, un tādēļ baznīca mums atgādina to šodien, ka Dieva žēlastība ir mūžīga, ka viņa godība ir visu varena, un tā nav izteicama vārdos. Arī šodien baznīcas pastāvēšanas uzdevums ir Dieva vārda saglabāšana un viņa žēlastības sakramentu pārvaldīšana, neizmainīta un izdalīšana. Viss. Pārējās lietas ir mūsu klāt pieliktas, lai mums būtu ērtāk, un tām jāpaliek ir ēnā. Mums tās ir nepieciešamas tādēļ, ka mēs šajā laikā esam aizgājuši savā cilvēciskajā attīstībā tik tālu, ka mums gribās, lai ar mums runā tādā valodā, lai mēs to saprastu, lai vārds, ko baznīca sludina, izskan visiem pieņemami, bet pats galvenais, lai saturs paliek nemainīgs. Par to mums ir jādomā, lai tas netiek atšķaidīts, sajaukts ar kaut ko virspusēju. Katram, kas dzird patiesu Dieva vārdu, ir jāsajūt tas īpašais spēks, kas piemīt tikai Dieva vārdam, jo uz Dieva vārdu balstās pasaules likumi, kā mēs lasījām, no tā nāk pati dzīvība, un tas ir vārds, kura priekšā
nomesties ceļos nav kauns un nav nemaz grūti. Mēs esam piedzīvojuši, ka ir tādi brīži cilvēka dzīvē, kad runāt nemaz negribas. Pietiek tikai sajust šī klātesošā mirkļa spēku un dziļumu. Tie ir tie brīži, kad Dieva tuvums ir neizsakāms. Tas ir tas templis, kuru Kristus uzcēla 3 dienās, kā solīja. Tā arī notika. Kristus baznīca tapa no krustā sišanas līdz augšām celšanās brīdim 3 dienās. Un mēs šodien šajā garīgajā templī esam aicināti un drīkstam ienākt ar savu garu. Dievnamu greznums un skaistums ir aicināts it kā attēlot paša Dieva valstības varenību. Bet var sanākt, ka tas ir tik ļoti varens, ka liecinot par celtnieku māku un mākslinieku talantu, cilvēki apžilbst un nesaredz to saturu, kādēļ tas tiek būvēts. Garīgais templis ir kā mūsu āda. Tas prasa, lai mēs pārbaudītu, vai pie mums un iekš mums nav kādas neiederīgas vai pat nepieņemamas lietas, kas ir izmēžamas un ar pletni izdzenamas ārā. Tas jau ir tas trakums un grūtums, ka mēs ar tādām lietām esam pilni, bet tās visas ir mūsu. Un kas ir savs, to ārā mest negribas. Nu ne? Un tā mēs ar daudz ko sadzīvojam, jo tur ārpusē, pasaulē un šeit iekšpusē pie mums ir daudz smagākas lietas, kas plosa sabiedrību, kas plosa un dala pašu Kristus baznīcu. Tā kā mums ir par ko domāt un iznāk, ka tie mūsu iekšējie grēki nevienam jau īpaši netraucē. Ja nu vienīgi mums pašiem. Vai jūs jūtat, kā es jūs provocēju un viens otrs smaida, viens otrs skatās tā tramīgi? Tolerance, domas un ticības brīvība, sev pieņemamās reliģijas izvēle. Jūs paklausieties, kā tas viss skan. Es izvēlos, kādam ir jābūt manam Dievam. Nu tad jau es pats arī esmu šis Dievs. Kristus ir viens, un visi interpretētāji, kas ir sadalījuši viņu dažādās baznīcās, konfesijās, toreiz un tagad ir kā tas lielais cilvēku pūlis, kas viņam visur sekoja un gaidīja un prasīja zīmes un brīnums, dziedināšanu un ēdināšanu. Un tā arī tagad tik daudzi ir ērti iekārtojušies ap šo vienu Kristu, un katrs grib izprasīt un arī dabū sev to, kas viņam liekas aktuāls. Bet atcerieties, ka viss lielais sekotāju pūlis pie Golgātas krusta neskurbīja pačibējis. Un tā arī ir tā vienīgā un īstā atbilde. Ja tu esi ar Kristu, tad tu esi ar viņu arī krusta priekšā.
un tur var būt tikai ceļos un klusumā. Tur nav ne greznuma, ne saucienu, ne kungs, kungs. Ir lietas, kuru priekšā Kristus it kā zaudē šo savu iejūtību un mīlestību un izpratni. Lietas, kuras viņš nevar pieļaut, nevar paciest un ņem rokās pletni. Tās ir tās lietas, kas ved prom no viņa patiesības, bet kuras cilvēki kā akli lieto gadiem ilgi, okulī, atver acis, lai patiesība kā pletne tevi atmodina. Tikai Kristus krusta nopelns ir vienīgais upuris, kas dod iespēju vēl dzīvam esot, saņemt grēku piedošanu, lai atjaunotu īsto tuvību ar Dievu. Ne nauda, arī ne liela nauda, ne dzīvnieku asinis un nekādi citi rituāli to nespēja dot. Šis jūdu rituāls tikai rādīja un iemācīja tautai šī grēka atzīšanas ceļa eksistenci, bet to piepildīja Kristus. Un spēlēties ar šo garīgo realitāti, neņemt to vērā, ir bīstami. Tas ir nopietni. Tas, kā šodien visādi ņirgājas par laulības institūtu, tur gan tiek rakstīts, ka tās ir debatas. Tas ir Dieva dibināts, lai cilvēku cilts pastāvētu, lai augtu garā. Un tad ir tik neizprotami pašnāvnieciski un neloģiski šī debata. Par ko iet runa? Ja tu sāc ar kādu dzīvot kopā, ja sāc lietot ne tikai vienu gultu, bet arī vienu katlu, ledusskapi, tad tā ir tas, ko mēs saucam par vienu saimniecību. Tad aizej un reģistrē to. Ja esi ticīgs, tad ej uz baznīcu. Ja neesi, tad tomēr atzīsti, ka esi izdarījis savu izvēli un ej to pieteikt, kā likums to prasa. Bet ja pēc tam tiek prasīts, lai atzīst par partneri to, kas atnāk un saka, ka viņš tāds ir bijis, tad piedodiet, nedēļā ir 7 dienas un 7 naktis. Tad jau var būt arī 7 pretendenti. Neloģiski, par daudz. Kāds jautājums, tāda atbilde, un nav ko apvainoties uz spoguli. Es no vienas puses it kā iekarstu par to runājot, jo tur es negribu tai debatē neko rakstīt, bet no otras, ne es, ne jūs, neko mēs it kā nevaram ietekmēt, tikai izdarīt paši savu izvēli. Un tā arī būs tā īstā atbilde. Lai kādas neiedzības notiktu tur ārā pasaulē, tam nav tieša sakara ar mūsu dvēseles tīrību. Par to mums ir jāatbild katram pašam. Tādēļ tomēr jāpadomā, vai ir kas izmēžams un izdzenams no mūsu dzīves ar lielu apņēmību. Liekulība, aprunāšana, glaimošana,
savas ticības, pareizības likšana pār citu. Tās ir mūsu cilvēku domas. Tās nevar būt vienīgās pareizās. Mēs to nevaram zināt, jo taisnīgs un patiess ir tikai viens, tas Kungs. Tātad noteicējs ir viņa vārds, un nejauksim to ar viņa vārda cilvēciskajiem izstāstiem. Mēs pat televīzijas raidījumus vērtējam pilnīgi pretēji. Sastāvam pretējās partijās, kas viena otru apkaro. Un tas pats notiek, kad ķeramies pie Dieva vārda skaidrošana. Visur katram ir sava taisnība. Nomierināsimies. Ne tikai politikā, arī garīgajā dzīvē katram kristietim ir vērts ņemt pauzi. To pašu garīgo gavēni, lai mēs kādu laiku paliekam tikai pie tīra Dieva vārda un lūgšanas, kā pie skaidrā ūdens, bez nekāda saldā sīrupa, bez vitamīniem, kas uzbudina. Tas ir tikpat kategoriski, kā apgāzt galdus, kur visi ir tā ērti iekārtojušies un visiem ir baigi labi. Okulī aicina atvērt acis nevis uz citu darbiem un uz citu grēkiem, to mēs visu laiku darām, bet uz savējiem, uz savu runāto, uz pašu darīto, un vislabāk to var izdarīt, palūkojoties uz sevi no citu pozīcijas. Kāpēc man nav draugu? Kādēļ saka, ka es esmu lepns, iedomīgs? Un patiesībā mēs katrs zinām tos jautājumus, kas mums ir sev jāuzdod. Mēs baidamies no tiem jautājumiem. Bet ja mēs uzdodam, tad mēs zinām arī to godīgo atbildi. Un viens ir, kas zina tikpat labi kā mēs. Un tad no visas sirds jālūdz, lai viņš palīdz mums ieraudzīt patiesību un rāda to vienīgo ceļu, kas caur piedošanu dziedina dvēseli un ved mūs uz augšām celšanās rītu. Lai šī Kristus mīlestība ir galvenais, kas dod mums spēku celties un ieraudzīt šo pasauli kā ar jaunām acīm un savā laikā redzēt Dievu sev tuvu klāt. Āmen!